Kā nākamo runātāju es gribētu lūgt profesoru Sandreju un Tamāru Kalantejevsku, kas prezentēs savu pētījumu par daudzdzīvokļu mājas pārvaldības jautājumiem. Lūdzu. Labdien! Uzreiz mums jāatvainojas, ka rudens vīrus ir skāruši mūsu komandu, un šobrīd es prezentēšu vienu pati, jo Tamārai balss saites ir cietušas, un iepriekš jau atvainojos par kādiem audio traucējumiem iespējamiem manas prezentācijas laikā. Tātad mēs strādājam ar šiem jautājumiem jau kādu laiku, domājam līdzīgi kā visi šīs dienas dalībnieki par šī ļoti, ļoti apjomīgā mūsu dzīvojamā fonda iespējamiem nākotnes scenārijiem. Un šobrīd mēs esam tādā etapā, ka mēs redzam milzīgo šīs te problēmas kompleksitāti. Un uzskatām, ka tas faktiski ir viens no cēloņiem, kāpēc iespējams šo te rajonu atjaunošana, renovācija, revitalizācija nevirs uz priekšu tik raitā gaitā, kā tas būtu nepieciešams. Uzreiz mēs gribam pateikt, ka mēs esam izvēlējušies pētīt scenāriju, ka šie te ļoti apjomīgie dzīvojamie rajoni ir jārenovē. Šeit jau no autorijas izskanēja jautājumi, kā būtu, ja būtu, cik viņiem ir paredzēts kalpošanas laiks. Tomēr, papētot situāciju īpaši no šīs te īpašumtiesību aspekta, no pilsētas attīstības aspekta, mēs īsti neatrodam vai neredzam šobrīd iespēju, kā milzīgs daudzums, lielākā daļa pilsētas iedzīvotāji varētu kaut kādiem sekmīgiem panākumiem vai veidiem tikti pārcelti vai uz kādu citām vietām, citu mājokļu tipu, un šīs vietas tiktu iespējams ļoti, ļoti pamatīgi pārveidotas, nojauktas ēkas un tā tālāk. Izpētot situāciju, izpētot pieredzi, mūsu šobrīd uzskats ir, ka mums ir viens vienīgs ceļš, un mums ir jāskatās, ko mēs varam darīt, lai šīs mājas uzlabotu, lai šīs rajonus uzlabotu, lai viņas renovētu. Mēs redzējām šodien jau brīnišķīgus priekšlikumus, lieliskus, gan no ārzemju kolēģiem, gan no Rīgas studentiem. Šeit jūs redzat priekšlikumu no Tamāras diplomdarba, kas bija veltīts Ziepniekkalna dzīvojamā rajona kompleksai renovācijai. Un tā mūsu sajūta, izpētot šos brīnišķīgos priekšlikumus, pieredze no ārzemēm ir tāda, ka tā īsti nav problēma. Ir daudzas iespējas, kā šos rajonus pārvērst ilgtspējīgā, pievilcīgā, atraktīvā, konkurentspējīgā dzīves vidē. Bez šaubām šeit mums jāsaskarās ar ļoti daudziem izaicinājumiem. Mēs dzirdējām jau iepriekšējās prezentācijās. Šeit ir uzskaitīti daži no viņiem, kā būtiskākos mēs gribam atzīmēt tiešām, ka šīs dzīvojamās ēkas ir gadiem ilgi nepienācīgi uzturētas un līdz ar to lielā daļā novecojuši šī te fiziskā substance. Bez šābām ļoti, ļoti sarežģītā īpašuma struktūra gan ēkās, gan teritorijā zemes īpašuma struktūra ir sakne nopietnām problēmām, kā risināt kopīgo šo te renovāciju, finansiālo resursu trūkums, iedzīvotāju vecuma struktūra un kas ir tāds varbūt ne pārāk bieži
vēl pieminēts vai pētīts aspekts, kas tomēr literatūrā ir diezgan daudz sastopams, kur ir pētīta šī te postpadomju dzīvojamo rajonu īpatnības, ir šī te šobrīd īpašnieku, bet vēl pirms nedaudz gadiem īrnieku mentalitāte, ka cilvēki faktiski ar pavisam vienkāršu vai vieglu procedūru, kas bija šī te privatizācija, nemainot savu atrašanās vietu vai savu šo te dzīvojamo vidi, viņi tika pārvērst no īrniekiem par īpašniekiem legālā izpratnē. Bet bez šaubām, ka šī te mentālā izpratne, pienākuma apziņa, īpašnieka apziņa tik viegli un tik ātri neveidojās. Un to, diemžēl, mēs redzam kā vienu ļoti nopietnu problēmu. Un kā jau es minēju, šie te nami, kas pavisam nesen bija projektēti, būvēti, uzturēti kā kā vienota struktūra, šobrīd ir sadalīti neskaitāmos mazos īpašumos, līdz ar to tur ir iesaistīti ļoti daudz cilvēki ar dažādām interesēm, un bez šaubām tur ir ne tikai šīs cilvēciskais faktors, tur ir iesaistīti tiesiskie instrumenti, dažādi pārvaldības modeļi un cilvēku izpratni, kas ir kvalitatīva dzīvojamā vide. Kā jau es minēju, ir daudz lielisks iespējas, kā šīs ēkas atjaunot un padarīt pievilcīgas, un jau šis darbs notiek. Šis darbs notiek apmēram 10 gadus, tomēr saliekot kopā datus gan no Rīgas enerģētikas aģentūras, gan ekonomikas ministrijas par paveikto 10 gadu laikā. Mēs redzam, ka ir renovēti nedaudz vairāk par 1% no ēkām, kuras potenciāli būtu jārenovē. Šeit pie tam jāpiebilst, ka 1,2% tās ir ēkas, kas jau ir renovētas un kuras atrodas kaut kādā procesā. Dažām ir tikai iesāktas sarunas, dažām ir projektēšanas stadijā, tā kā mēs pat mazāk kā 1% šobrīd ir renovētas ēkas. Mēs vienkārši varam izskaidrot, ja šādā tempā tas turpināsies, cik ilgu laiku prasīs atjaunot šo dzīvojamo fondu. Tātad tie būs milzīgi ilgs laiks un nezinu vai, kā pareizi jau te auditorijā skanēja jautājums, nezinu vai ēkas un nezinu vai cilvēki būs tik pacietīgi un sagaidīs šo te tempu. Un dabisks ir jautājums. Tātad iespējas ir, cilvēkiem vēlmi ir, kaut kas nedarbojās. Un mēs ar Tamāru pieķērāmies, varbūt arhitektam ne tik tradicionālais sfērai. Mēs mēģinājām saprast, kurā vietā vai šī te pārvaldības sistēma nav pietiekoši efektīva, jo tas ir acīm redzami. Un bez šābām arī šai te pārvaldības sistēmai, kas salīdzinoši ir visai jauna, ir jāsaskars ar nopietniem izaicinājumiem. Un šie ir renovācijas procesa kompleksitāte, pārvaldīšanas struktūras novitāte un faktiski pieredzes trūkums strādāt šādā situācijā ar tik ļoti daudziem nekustamā īpašuma īpašniekiem. Kā arī šo te funkciju ļoti plašais spektrs, jo tas vienkāršākais ir mājokļu apsaimniekošana, un tas ir faktiski, ar ko pārsvarā nodarbojas šobrīd šīs te pārvaldības sistēmas, taču viņu funkciju tam ietvaram vajadzētu būt un pieredze rāda, ka viņš ir daudz, daudz plašāks. Un mēs nolēmām pētīt pieredzi, kas ir citās valstīs. Un tas
tas rezultāts bija tāds, ka faktiski pieredze pamatojas nevis uz ēku tipoloģiju, ka tie ir lielmēroga dzīvojamie rajoni, ja mikrorajoni, kā viņus dēvē, ka tā problēma nav, ka tas ir mass housing vai tam līdzīgi, bet tieši specifika ir tā, ka tie ir privatizētie dzīvokļi, ka vienā kompleksā ir ļoti liels skaits šo te privāto īpašumu, tātad milzīgs daudzums elementu, katram ar savām vēlmēm, interesēm, finansiālām iespējām, un šis ir tas galvenais izaicinājums. Apkopojot šo te pieejamo informāciju, un jāsaka, ka iepriekšējā konferencē pagājušā gadā profesora Saščenkova ir daudz pētījusi šos te jautājumus, un mēs izmantojām viņas pētījumus. Mēs gribam piedāvāt tādu īsu ieskatu no atlasītām valstīm pieredzi no Čehijas republikas, no Šveices un no Austrālijas. Un šī te metodoloģija bija izvērtēt atšķirības un kopējo sekojošos aspektos, tātad kāda ir valsts politika attiecībā uz šo te privatizēto dzīvojamā fonda pārvaldību, likumdošanas aspekti, pārvaldības organizācija, kur tiek ņemti finansiālie resursi un cik nozīmīgi vai ir nozīmīgi cilvēku resursi. Tātad šī ir, tagad būs daži tādi specifiski vai spilgtākie iespaidi no šīm te 3 valstīm, un šis attiecās uz valsts atbalstu Čehijā, kur bija specifisks izveidotas dzīvojamā fonda subsīdiju programmas, kas faktiski deva ļoti spēcīgu valsts atbalstu. Mēs redzam, šeit ir 3 nosaukts: dzīvojamā fonda renovācijas programma, tipveida mājokļu renovācijas programma un dzīvojamo rajonu renovācijas programma. Tas jau, kas faktiski lielākā mērogā skatījās uz visu šo te mikrorajonu vai lielmēroga dzīvojamā rajonu kopā. Un mēs šeit redzējām ļoti nozīmīgu valsts izpratni un atbalstu. Kas ir interesanti, mūsuprāt, ka beigās pieņemtam dzīvokļu īpašumu tiesību likumam bija 8 redakcijas. Un tas, mūsuprāt, tikai parāda, ka šie jautājumi nekur nav viennozīmīgi un nekur nav vienkārši risināmi. Un līdzīgi kā pie mums nebija obligāti nodibināt šo te dzīvokļu īpašnieku apvienību, sākumā netika definēta pārvaldības forma, viss bija atstāts īpašnieku rokās, nebija precīzi definēta lēmumu pieņemšanas procesi, un kas ir nozīmīgi, nebija iespējams kaut kādā veidā pozitīvi attiekties pret iedzīvotāju pasīvo daļu, kas neredzēja kaut kādu efektivitāti šai te renovācijas darbībai. Bet 8 redakciju laikā faktiski visi šie te neskaidrie jautājumi tika pozitīvi risināti. Kas ir interesants aspekts, izpētot Šveices šo te privatizēto dzīvojamā fonda uzlabošanas stratēģijas, ka šeit jau likumdošanā tika ielikti pamati, ka šie te renovācijas pasākumi faktiski ir jau noteikti vairākās pakāpēs. Līdzīgi kā mēs to saprotam, piemēram, apdrošināšanā, ka ir pamata šīs te kaut kāda renovācijas pasākuma, piemēram, ja tek jumts vai ir kaut kādi specifiski
uzlabojumi nepieciešami, un tos var iniciēt viens pats dzīvokļa īpašnieks, kam tas acīm redzot ir nozīmīgi. Un tad mēs varētu teikt, optimālais līmenis, kur ir nepieciešama vairākuma piekrišana, līdzīgi kā mums likumdošanā, 50% plus 1 balss, un ir arī iespēja pēc kaut kādām īpašām kvalitātēm, estētiskām, nezinu, kādām īpašām kvalitātēm, kas dārgi izmaksās, un tur nepieciešama visu iedzīvotāju piekrišanu. Savādāka šī te pieeja, kur pārsvarā galvenais tāds akcents ir likts nevis uz valsts atbalstu, bet uz privātu iniciatīvu un privātu arī finansējumu. Bija vērojams Austrālijā, kur arī apmēram 20 gadu laikā notikusi ļoti masveidīga dzīvojamā fonda privatizācija. Tur pamatā uzsvars likts uz ļoti nozīmīgu šo te privāto publisko partnerību, kur gan valsts vai valsts mājokļa aģentūra, pašvaldība piedalās kā viens no dalībniekiem, bet ar dažādiem paņēmieniem tiek piesaistīti privāti līdzekļi, gan iedzīvotāju uzkrājuma veidā, gan privāti investīcijas fondu veidā. Un līdzīgi arī šobrīd notiek diezgan daudz atjaunošanas vai renovācijas pasākumi Ziemeļamerikā, ASV un Kanādā, kur tiek meklēti šie privātie investori, kas piedalās šo ēku renovācijā. Un šeit ir salīdzinošās tabulas, kur mēs redzam faktiski diezgan skaidru šo te dažādo nostāju. Čehijas republikā mēs varam just visos šajos te aspektos ļoti stingru valsts atbalstu šo ēku renovācijai. Tad Austrālijā jau ļoti, ļoti stingru tādu tirgus orientētu attieksmi pret šiem jautājumiem. Bet ko mēs redzam faktiski par pārvaldību runājot šajā te līmenī? Faktiski visās valstīs, un tas nav tikai šajās 3 valstīs, bet arī mūsu kaimiņu valstīs, Igaunijā, Lietuvā un gandrīz visos mūsu skatītos pētījumos, kā iedzīvotāju biedrību nodibināšana ir obligāts pasākums. Līdz pat šim mirklim mums likumdošanā iedzīvotāji var dibināt un var arī nedibināt šīs te dzīvokļu īpašnieku biedrības. Tad faktiski visās lielākajā daļā valstīs šis ir obligāts pasākums kā viens no pamata elementiem, lai šī te iniciatīva tiktu attīstīta. Un šī te pasīvā daļa vai pasīvie iedzīvotāji tātad iesaistīti obligātā kārtā. Un šeit mēs redzam, ko es tikko runāju, tātad obligāti īpašnieku asociācijas ir obligātas ar savu struktūru, grāmatvedības principiem, lēmumu pieņemšanas principiem, un tālāk jau šī te pārvaldības varianti var būt dažādi, tie var būt ievēlēti brīvprātīgie no iedzīvotājiem, privātas kompānijas, profesionālas kompānijas, kas darbojas šajā renovācijas procesā. Teorētiski tas izklausās brīnišķīgi, jānodibina šīs te dzīvokļu īpašnieku biedrības, un tas jau izklausās, ka varētu būt garants veiksmei, taču mēs diezgan labi zinām, es domāju, visi, daudz ir bijuši arī mūsu kaimiņu valstīs, Igaunijā, Lietuvā, kur tiešām šis te likuma pāns par obligātu
īpašnieku biedrību dibināšanu, tātad ir jau vairāk, tas ir no privatizācijas sākuma, tātad tie jau ir gandrīz 20 gadi, bet arī tur mēs neredzam, ka notiktu masveidīgi šie te renovācijas darbi. Ir, protams, kaut kādi piemēri, ir interesanti, bet arī tur ir milzīgs daudzums vēl nerenovētu šo te dzīvojamo māju un dzīvojamo rajonu. Tātad tas nebūtu nav priekšnoteikums, šī dibināšana nenozīmē, ka tās efektīvi darbosies. Un no pieredze, no šīs te studijām vairāk kārt izskan tēze, ka ir nepieciešams tiešām aktīvi motivēti cilvēki, kas ir ieinteresēti šajā te renovācijā. Un mēs nolēmām izpētīt viņu pieredzi. Mēs ejam ar intervijām pie cilvēkiem, pie pārvaldniekiem, pie iniciatoriem, kuri ir jau renovējuši savus ēkas Latvijā. Un ja mēs redzējām no šiem datiem, apmēram 72 ēkas Rīgā šobrīd ir vai nu renovēts vai renovācijas procesā, diezgan daudz. Mēs zinām arī šis te process notiek citās lielās Latvijas pilsētās, Valmierā, Liepājā. Mēs ejam un intervējam šos cilvēkus. Šis posms vēl ir tādā izstrādes stadijā, bet tomēr pirmie rezultāti ir. Un gandrīz visi cilvēki uz mūsu jautājumu, kas ir galvenais jūsu tāds veiksmes avots, gandrīz visi saka, ka pats nozīmīgākais ir, ka no iedzīvotāju vidus, no mājokļu īpašnieku vidus ir izvirzies iniciators, aktīvs cilvēks ar iniciatīvu, kas spēj pārliecināt citus. Un šeit mēs redzam, arhitektam varbūt ne tik bieži tādu izmantotu tēzi, ka ne visi procesi ir racionāli pamatoti. Jo tieši šī te pārliecināšanas spēja tiek minēta kā viens no galveniem būtiskiem priekšnoteikumiem, lai vispār šis te darbs uzsāktos. Tāpat informatīvais atbalsts nozīmīgs, kā optimāls pārvaldības veids tika atzīmēta tiešām šī te dzīvokļu īpašnieku biedrība. Nozīmīgs ir pašvaldības atbalsts, finanšu avoti, kā mēs redzējām šajos te savās intervijās, faktiski ir dažādi bijuši. Bez šaubām, kad valsts un ERAF fondu atbalsts nozīmīgs, bet tāpat laikā neviena ēka veiksmīgi ir bez šī valsts atbalsta arī renovēta. Un kā šķēršļi un trūkumi pirmkārt vienmēr min, ka lēmumu pieņemšana ir ļoti laikietilpīga, ka šobrīd ir nepieciešama šī te 50% plus 1 pieņemot jebkuru lēmumu par dzīvojamās ēkas kaut kādiem attīstības jautājumiem. Un šeit mēs redzam citātu no grāmatas, kurā ir citēts Čehijas pārstāvs attīstītājs, kurš faktiski ļoti sasaucās ar to, ko mēs redzam no intervijām ar cilvēkiem Latvijā, ka pārvaldības sekmīgas gala rezultāts ir atkarīgs vai jauno īpašnieku starpā ir cilvēks, kurš vēlas ļoti aktīvi iesaistīties vai nav. Un acīm redzot, šie te cilvēki ar iniciatīvu ir jāmeklē, jāatbalsta, informatīvi, finansiāli, jo viņi ir šī te pasākuma galvenais dalībnieks. Un ko mēs redzam arī piemēram, no Čehijas, piemēra, ka neatkarīgi no īpašuma tiesības struktūras. Šobrīd gandrīz visi šie te dzīvokļi ir privāti personu īpašumā, zeme ir privāta personu īpašumā, taču valsts vai pašvaldība uzņems atbildību par šo te
pārvaldības veidošanu. Paldies par uzmanību. Šis ir atkal viens attēls no Tamāras brīnišķīgā diploma darba par Ziepniekkalnu attīstību. Un mēs ceram, ka šī tēma uz ilgāku laiku būs mūsu sabiedrības uzmanības lokā un viņi noteikti attīstīsies. Paldies!